Dārzeņu un augļu ceļš no lauka uz galdu. Dārzeņus un augļus audzē lielās un mazās saimniecībās, kur katra vairāk specializējas uz vienu vai vairāku kultūru audzēšanu. Tas tādēļ, ka katram dārzenim un auglim ir nepieciešamas atšķirīgas rūpes. Tos sēja vai stāda un novāc atšķirīgi, un arī uzglabā ziemai un iepako atšķirīgi. Piemēram, kartupeļus pavasarī stāda ar speciālu stādīšanas mašīnu, vasarā ar traktoru vago, lai neaug ne zāles, laista, ja ir sausums, un, kad ir gatavi, tos novāc ar speciālu kombainu. Pēc tam to šķiro un iepako maisos, lai vestu uz noliktavu, veikalu vai skolu. Savukārt gurķus un tomātus vairāk audzē siltumnīcās, tur tie izaug ātrāk. Ir siltumnīcas, kur dārzeņus audzē no agra pavasara līdz rudenim, un ir arī tādas, kur viss notiek otrādi. Dārzeņi nogatavojas vēlā rudenī un ziemā. Sākumā iesēj sēkliņas un tad izaug stādi. Tos pārstāda siltumnīcā. Tad par tiem rūpējas, un kad ir gatavi, tos ar rokām nolasa, saliek kastēs un ved iepakot. Kad tie ir iepakoti, ved uz veikalu vai noliktavu. Tad tie nonāk arī skolā, kur kopā ar citiem dārzeņiem un augļiem varam tos apēst, tiekot pie vērtīgām uzturvielām. Programma Piens un augļi skolai nodrošina, ka noteiktu periodu pirmsskolas izglītības iestādēs un pamatskolās konkrētus dārzeņus un augļus bērni var ēst bez maksas. To apmaksā Latvijas valsts un Eiropas Savienība.